Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, un iemesls ir tāds, ka turpinām stāstu sēriju par vilces ritošo sastāvu, kāds ir izmantots Latvijā. Un, protams, vēsturiskie ritekļi tie vairs šobrīd eksploatēti ikdienā netiek un galvenokārt sakoncentrēti tieši šeit. Man aiz muguras ir redzama kārtējā tvaika lokomotīve. Nemaz tik daudz jau viņas arī mums nav saglabājušās, jo faktiski savu darbu mūžu izbeidz pagājušajā gadsimta 60., 70., 80. gados. Jā, šīs ir vienas no pēdējām, kuras tika eksploatētas līdz 1985. gadam. Tas ir diezgan ilgs mūžs, jo jāņem vērā, ka visas šāda tipa padomju varas gados tām tika piešķirta sērija TE, bet faktiski tās ir Vācijas dzelzceļa lokomotīvas, kurām Vācijas dzelzceļos tika piešķirta 52. sērija, ir ražotas Otrā pasaules kara gados. Un tieši šīs varbūt tādas īpatnības, jeb specifikas dēļ diezgan labi iedzīvojās pēckara gados tajās teritorijās, kurās bija teiksim tā, vāji konstruēti sliežu ceļi, un arī tajās teritorijās, ja mēs runājam par Padomju Savienību, kas robežojas ar ārvalstīm rietumu virzienā. Iemesls, kāpēc tie vājas konstrukcijas sliežu ceļi, kādi bija arī Latvijā pēckara gados pirmajos, tāpēc, kad kara gados konstruētajām lokomotīvēm tika noteikts pie to izstrādes tāds darba uzdevums, ka tām ir jāspēj braukt visur. Neskatoties uz to, ka tām ir 5 dzenošās asis, kas tvaika lokomotīvē ir tāds pamatīgs un faktiski arī diezgan liels skaits, jo tās ir sakabinātas vienā sistēmā, kas, protams, atkal rada problēmas braukšanai līknēs. Bet te ir īpaša konstrukcija, kas atvieglo šo te braukšanu līknēs. Un lokomotīvas svars arī nav pārāk liels, aptuveni 75 tonnas, kas nozīmē, ka asas spiediens izlīdzinās uz visām šīm te 5, un pat faktiski 6, jo arī skrejas te ir asīm, un līdz ar to spiediens uz katru punktu nav nemaz tik liels, un lokomotīvi var tikt eksploatēti vietās, kurās sliedes ir vai bijušas izārdītas, nesen atjaunotas pagaidu variantā un tam līdzīgi. Latvijā ar laiku, protams, tās aizstāja jaudīgākas un arī smagākas lokomotīvas, bet šīs te palika joprojām darba ierindā tur, kur ir vāja sliežu klātne, piemēram, pēc starp Ventspili un Liepāju vai starp Madonu un Lubānu. Tur tās arī tika eksploatētas līdz 80. gadu vidū. Viena no lokomotīvēm, ne šī, bet tā, kur atrodas arī muzeja krājumā, bet šobrīd ir izvietota Šķirotavas lokomotīvu depo, tika izmantot arī kā filmu zvaigzne. Sākumā tā bija īsfilma, bet vilciens brauc 1987. gadā. Tā ir tāda dziesmu filma, un tur arī redzams, kā šī lokomotīva tiek izmantota no malas. Ir arī nofilmēts viens materiāls. Bet arī Holivudas filmai Irēnas bērni arī tika izmantot šāda tipa lokomotīva. Tā kā mūsdienās nosacīt šīm lokomotīviem joprojām ir pielietojums. Un, protams, pielietojums ir arī muzejā, jo šī ir viena no lokomotīvēm, kur tomēr parāda visā savā krāšņumā to ēru, kurā tvaika lokomotīvas tika izmantotas visā pasaulē un arī Latvijā, bet runājot par visu pasauli, aptuveni 20 dažādās valstīs pēc Otrā pasaules kara tika šīs lokomotīvas eksploatētas, un ne tikai tās ir Eiropas valstis, pat tādā valstī kā Vietnamā arī īslaicīgi šāda lokomotīva izmantošana tika realizēta. Lai iepazītu sīkāk šīs lokomotīvas dažādas detaļas, tehniskos parametrus un nianses, protams, ir jāatnāk uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.